Sveiki, draugi, radi kaimiņi, svabadie svētie gari, brīnišķās dvēseles un dažādās būtnes. Šodien mazliet par atkarībām, un es pat tā bišķi saposies tamdēļ, ka esmu uzposies uz savam lēmumam, savai vēlmei, izteikšu nodomu, kur iespējams es iesaistīts arī tu. Tas nodoms ir, es izveidošu grupu Facebookā, sauksies Atklātie atkarībnieki, kurā aicinu visus atkarībniekus, kas tiek tēmēts uz alkohols, narkotikas, pornogrāfiju, uz šīm te atkarībām. Atkarības ir ārprātīgi daudz un dažādās, bet šīs te pārsvarā uz tām alkohols, narkotikas un pornogrāfijas. Jo es šodien pieņemu lēmumu, es, Mikus Rotevots, šodien pieņemam lēmumu uz 3 mēnešiem, 3 nedēļām, 3 dienām, kā minimums. Tas ir tāds viens posms, ko es lieku. Šo posmu es pavadīšu bez zālītes, bez alkohola, bez tabakas, bez pornogrāfijas. Par alkoholu man baigās problēmas to nebūs pavadīt, jo es jau pusotru gadu kaut kādu vispār necik, tikai kādreiz bezalkoholisko saliņas. Bet arī nācās pieņemt lēmumu, jo biju pasācis ļoti ikdienišķi to darīt. Un tagad man tāds ikdienišķais pasākums vakardien uzvilku, varētu teikt, novilku savu pēdējo kāsīti. Tagad 3 mēneši, 3 nedēļas, 3 dienas zālīta tā, tabaka. Atā. Pornogrāfija tas tā retāk gadās, bet tā atkarība ir šausmīgi traka. Lai tā arī iet bekot. Lai iet savus kailumus sēnēm rādīt un visādām citādām būtnēm. Un jā, un mans nodoms sakarā ar šo, kāpēc es par to arī daru, jo es, kā uzsāku tos savus video taisīt, man ir bijuši teikt sarunas ar vairākiem draugiem, mēs esam sazvanījušies no iepriekšējiem laikiem, un ir runa bijusi tieši par alkoholu un tādā vīzē, ka jau ir aizdzerts tik tālu, kad jau ir grūti. Un ko lai dara? Un man no bruknes laikiem jau es tur biju tikai 4 mēnešus. Vienu pēdējo mēnesi bija kopienas arī vecākais. Tas bija smags, tas bija šausmīgi smags laiks. Ļoti jaudīgs, ļoti smags un grūts. Bet tur man radās tā vēlme, kas ik pa laikam uzpeld, ka tiešām gribas kaut kā līdzēt tiem atkarībniekiem. Pats arī tāds pats, bet es saprotu, kā tas ir un kaut ko darīt lietas labā. Un visu laiku bijusi kaut kāda tāda butaforiskā iedoma, kā mums ļoti daudziem attiecīgi ir vēlme, un tad tā vēlme tiek ietērpta tikai vienā veidolā, un ka tas ir tikai vienā veidā iespējams, bet tā nekad nav. Ja ir vēlme, piemēram, palīdzēt, un ja tu esi izdomājis to vienu veidu, kā palīdzēt, kā man šķita, ka obligāti tad jātaisa tāda pati vieta kā brukne, vēl kaut kas, es vēl vakar vai aizvakardien runāju ar vienu savu draugu arī, kas ir anonīmijos alkoholiķos bijis un nelieto un saprot, ka tas ir viņa klupšanas akmens. Un es viņam teicu par to, ka, varbūt varētu tādu vietu veidot. Saslēgsies viss, vajag tik tādus arī cilvēkus, kas ir gatavi, jo tur vajag disciplīnu un nodošanos 100%. Tā nav joka lieta ņemties ar tām lietām. Un jā, un viņš teica nē, ka viņš vienkārši nejūt sevī tādu empātiju kaut ko tādu darīt, un es savā veidā es viņā klausoties, es sadzirdēju to, ko es savukārt teicu vienam citam draugam, kurš man arī par alkoholu runājot, stāstīja par vēlmi tikt pie savas mājas, un viņam šķiet, ka vienīgā vēlme ir tikt pie savas mājas, tā ir hipotēka. Es teicu tā, ja tu uzliec to kā vienīgo variantu, tad tu neļauj visumam, dievam, vienalga kam velnam
piedāvā tev citas iespējas. Bet ja tu koncentrējies tikai uz mērķi, ļoti tā, ka, es viņu sasniegšu, lai es nezinu vēl kā, bet es viņu sasniegšu, nu tad tu viņu sasniegs. Un iespējams arī vienkārši tev parādīsies tā hipotēka, varbūt arī tas, bet varbūt arī kādi citi varianti, kurus tu pat nevar iedomāties. Un tas attiecās uz jebkurām situācijām. Tā kā mērķis un lai ceļš klājās visāds. Un un tad man radās tā doma šodien pat, un es nebremzēju vairs baigi īpaši saprotu, ja ir doma, tad jālaiž viņa ir tautā izdosies, neizdosies. Tāpēc jautāšu, kas skatās un kuri jūt, ka tas ir aktuāli, dalaties ar cilvēkiem ar šo video, jo šis ir galvenokārt aicinājums pieteikties. Facebookā būs izveidota grupa Atklātie atkarībnieki, kur mēs satiekamies, kur mēs ierakstam, nekautrējoties, kas ir par atkarību, cik ilgi jau to nedara vai vēl joprojām dara. Un sanākam kopā pēc iespējas vairāk cilvēku, jo mēs būsim, jo mēs vairāk viens otram varēsim palīdzēt un pabalstīt. Un arī ļoti liels aicinājums ir nākat lūdzu tie arī draugi, kuri esat viena aliņa biedri, 2 aliņu biedri pa vakarā, vīna glāzītes biedri, viena kāsīša, tur nedēļas nogalītē uzpīpētāji, ripiņu apēdāji, iešņurkurkotāji, jau kādu pulverīšu iemaucēji. Pievienojieties. Jo svētīgi ir pievienoties tiem, kuri uzskata, ka viņiem nav tādas problēmas. Ja jums nav tādas problēmas, ja jūs spējat bez tā, tad paņemat savu draugu labad varbūt, iespējams citu cilvēku, nevis sevis dēļ, bet paņemat brīvdienas 3 mēnešu, 3 nedēļu, 3 dienu līdz 6. decembrim. Paņemam visi kopā brīvdienas no apreibinošām vielām, jau kādām. Kādu tu pats pieņem. Paņemam kopīgi brīvdienas, pierakstamies tajā grupā, rakstam, no kā mēs atsakamies. Un es ļoti ceru, tas var izveidoties par grupu, kur arī drosmīgākie var video veidā vai balss veidā vai rakstošā veidā sniegt savas liecības par sevi, par savu atkarību, kā no tā ir tikts vaļā vai kāda no tā ir netikts vaļā, kas, ko, kā. Un mēs neesam maz, mēs esam ļoti daudz, un mēs katrs varam viens otram palīdzēt. Un šī te būtu brīnišķīga iespēja arī cilvēkiem no anonīmiem alkoholiķiem. Saku, iedomājieties tādu pasauli, kur mēs nākam atklātībām, esam atklāti par savām atkarībām, un kādi cilvēki redz tajā grupā, tur ir viens darbinieks ir tajā grupā. Vai mans draugs ir tajā grupā. Un iedomājieties, ja tiktu mēs līdz tādai attieksmei, ka tas cilvēks, kurš ir redzējis, ka tu esi tajā grupā, tev ir tā, tu esi pieņēmis lēmumu. Un tu atnāc pie kāda drauga, un tas draugs nevis tur tev, varbūt tomēr, tur viena glāzīte jau, kas tur, viens kāsīts, viena dūmiņa uzvelc. Bet varbūt tas nostrādās cerams. Un kādam noteikti nostrādās. Un viņš tevis dēļ, līdzcilvēka, sava drauga dēļ, sava darbinieka dēļ spēs pateikt kaut vai vienā reizītē nē savam aliņam, visītim, džiniņam, rumiņam, šņabītim, kalvadosiņam, tekilai, kokaīniņam, amfetamīniņam, zālītei, un kam tik vēl nē, kādai ripiņai, ekstazī. Un būs spējīgs dēļ kāda cita cilvēka pateikt, kaut vienu reizi pateikt nē, un pavadīt laiku skaidrā, no sirds uz sirdi. Un pavadīt vakaru ar saviem labākajiem draugiem bez šīm vielām, kaut vai visu nakti, spēlējot kārtas, tā vienalga, ko jūs darat.
vai arī vienkārši no sirds izrunājoties. Brīnišķīgi, vai ne? Tad nu es aicinu, lūdzu, dalieties ar šo video, lai tas iespējami plašāk aiziet. Sanāks, nesanāks. Es ceru, ka man izdosies šo video šodien ievietot. Ja nu kas, tad viņš būs rītdien, jo šodien man te laukos ir baigi trakā zona. No rīta bija tāds zibens un viens pērkons bija, nu tā, ka tieši virs un tā kā sprādziens, un tad izsita elektrību, un tad elektrība ir, bet kaut kā ar internetu šodien ļoti sarežģīti. Vai nu šodien, vai nu rītdien būs šis te ievietots, bet tas jau nav no svara. Es pieņemu savu lēmumu no šodienas līdz 6. decembrim noteikti, bez alkohola, kādām narkotikām, tabakas un pornogrāfijas. Aicinu pievienoties. Un vēl gribu to sava veidā anonīmu alkoholiķu moto ir Kurta Vonegūta citāts brīnišķīgs, izteikto kā nobeidzošo šai uzrunai. Dievs, dod man spēku pieņemt visu, ko nespēju ietekmēt, drosmi ietekmēt visu, ko spēju, un gudrību atšķirt vienu no otra. Un vienmēr spēju atšķirt vienu no otra. Jā, aptuveni tā. Baigi jaudīgs visiem atkarībniekiem, un ne tikai ir vērts tajā tekstiņā iedziļināties, apcerēt, un tas uz tik daudzām jomām. Iedomājieties, spēku pieņemt tās lietas, ko nespēja ietekmēt. Wow, tas ir milzīgi. Drosmi ietekmēt tās lietas, ko spēj. Drosme darīt tās lietas, drosme darīt, kā tur bija? Drosme ietekmēt lietas, ko tu spēj ietekmēt. Un gudrību atšķirt vienu no otras. Nu, jaudīgi. Augam. Tiešām sākam spēt to darīt. Un šis mans aicinājums uz to atklāto atkarībnieku grupiņu, kas var izvērsties par kādu kustību, miermīlīgu. Un liekam pie malas kaut kādas domstarpības visādos citos jautājumos. Nē, mēs esam šeit dēļ šī un nenesam iekšā naida runas un vēl sazin kādas atšķirības, vēl kaut ko. Vienojamies, ka mēs šeit esam par skaidrību un dalamies, kā mēs esam nokļuvuši skaidrām. Mīlam viens otru kā sevi pašu. Esam balsti. Esam viens otram un sev. Paldies! Ļoti ceru uz jums, brāļi un māsas, ka mēs līdz 6. decembrim dzīvosim skaidrā. Vismaz līdz 6. decembrim. Pēc tam atkal jāliek 3 mēneši, 3 nedēļas, 3 dienas klāt. Bet, lai nav pārspīlēts, zinies, es teiktu uz visu mūžu. Priekš kam sevi tā aprobežot, ko ne? Uzreiz tādu lielu nogriezni. Esam, topam gudrāki, skaidrāki, viedāki, mīlošāki. Esam.